Ir tāds vecs joks, ka lidot ir droši, jo gaisā vēl neviens nav palicis. Ha, vai ne? Bet ir arī tāds joks, ka ātrums vēl nevienu nav nogalinājis. Tikai pēkšņa apstāšanās kādu var nogalināt. Kā jau katrā jokā ir daļa patiesības, tad šajā jokā tā nav pat daļa, bet visa patiesība. Tāpēc šīs dienas tēma – bremzēšana. Kā bremzēt droši un pareizi? Viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem ekstrēmā bremzēšanā ir nebaidīties spiest bremžu pedāli līdz galam. Bieži vien vadītāji nespiež bremžu pedāli līdz galam, baidoties no skaņas, kur izraisa ABS darbību, kā arī no sajūtas, kad bremžu pedāli spiež uz apakaļ un automātiski samazina bremzēšanas spēku, spiedienu, kā rezultātā pieaug bremzēšanas ceļš. Nevajag baidīties un vajag spiest bremžu pedāli līdz galam, cik vien stipri var. Lūk, ir jāprot atšķirt divas lietas – auto ar ABS un auto bez ABS. Visdrīzāk, ka parasts autoīpašnieks savam braucamajam bremzes pat nekad nav nospiedis tik tālu, lai saprastu, kādas reakcijas izrāda ABS sistēma. Un kad ekstrēmā brīdī tas jādara pirmo reizi, apjūk un notiek tas, ko teica Haralds – sabīsts un atlaiž pedāli. Tāpēc būtu svarīgi nebūt sasodīt taupīgam un bailīgam salauzt savu vienīgo personisko auto, bet vienreiz drošos apstākļos izmēģināt savu braucamo un nobremzēt no visa spēka. Tā, lai saprastu, pirmkārt, cik garš ir bremzēšanas ceļš, otrkārt, kā reaģē bremžu pedāls. Tad negaidītā brīdī uz ceļu būs daudz drošāk un mierīgāk. Tā kā Latvijā auto vidējais vecums ir 11 gadi, tad daudziem joprojām ir mašīnas bez ABS. Ar tām jābremzē savādāk. Un to arī vajag izmēģināt, kamēr vēl esat drošībā. Bremzējot ar automašīnu, kurai nav ABS, pats galvenais nosacījums ir neļaut riteņiem sabloķēties. Tātad bremzējot bez ABS ir jānoķer mirklis, pirms riteņi sabloķējas. Lai to panāktu, ir jābremzē ļoti piesardzīgi un maigi, viegli pumpējot bremžu pedāli, tādējādi izvairoties no bloķētiem riteņiem. Un neatkarīgi no tā, vai jūsu auto ir aprīkots ar ABS vai nav, ļoti svarīgi ir atcerēties, ka bremzēšana ir jābeidz pirms līkuma. Bremzēšana ar taisniem riteņiem ir ļoti svarīga divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ar izgrieztiem riteņiem riepu protektors savu funkciju īsti vairs nevar pildīt, un distance ļoti būtiski pieaug. Otrkārt, tad, kad riteņi ir izgriezti, pieaug iespējamība, ka var rasties pēkšņa sānslīde. Pēc avārijām policija visbiežāk saka, nebija izvēlēts drošs ātrums, bet tā ir tikai daļa patiesības. Drīzāk nebija atstāta vieta bremzēšanai vai bija par maz bremzēts. Piemēram, līkumā visbiežāk cilvēks bremzē, bet par vēlu nevis nebremzē nemaz. Tāpēc ir tik svarīgi ievērot to, ko mums teica pieredzējušais autosportists. Bremzēšana ir jābeidz jau pirms līkuma un pirms stūres pagriešanas. Līkums jau jāizbrauc ar vienmērīgu gāzi un uz beigām pat nedaudz pātrināties. Ja bremzēsiet ar prognozi samazināt ātrumu līdz nepieciešamiem jau pirms stūres pagriešanas, tad jums pietiks distances samazināt ātrumu, pat ja ceļš būs slidenāks nekā prognozējāt. Ja brauksiet ar domu, ka bremzēsiet līdz pat līkuma vidum, jums vairs nav variantu. Jums nepietiks vietas papildus bremzēšanai, un vēl bremzēšana ar pagrieztiem riteņiem jau līkumā pati par sevi var radīt izslīdēšanu. Esiet prātīgi tagad rudenī un vēl uzmanīgāk rīkojieties ar bremžu pedāli. Tas nav tā kā istabā ieslēgt gaismu, klikts un viss. Te ir ko domāt, vērot, prognozēt un darīt gan ar pedāli, gan stūri.